Rīga modernizēs autostāvvietu apmaksas automātus, un šim nolūkam plāno tērēt 1 miljonu eiro. Tas ir par to, ko jūs teicat, ka samazināt stāvlaukumu maksu. Kā ziņoja Rīgas satiksmes departaments, viņu ienākumi šogad bija 5 miljoni, un viņi plāno 1 miljonu novirzīt tieši, lai nodrošinātu papildus iespēju nevis drukāt biļeti, bet, piemēram, B zonā izdrukāt attiecīgi, reģistrēt stāvlaukumu un stāvvietu un apmaksu priekš citām zonām, arī gan A, gan, piemēram, D zonas, plus vēl, cik mēs zinām, Rīga arī paplašināja maksas stāvlaukumu skaitu. Tas jau bija izdarīts un pašlaik tikai uzstādīti automāti par apmaksu, kas attiecas. Respektīvi, vai varētu, piemēram, to miljonu izmantot kaut kā liederīga no budžeta attiecīgā? Droši vien, ka varētu. Jā, un varētu tieši tajā jomā, kur tagad ir pacelt aktuāli par Rīgu, par elektroautomobīļu stāvvietām. Ja? Un viens no komentāriem bija ļoti interesants, kāpēc Rīgas doma ignorē tās stāvvietas, kuras ir ap valsts struktūrām, ap prokuratūru, vai teiksim, prokuratūrā ir tik daudz mašīnu, lai, teiksim, tik daudz, kā saka, tās vietas. Te varbūt ir tieši tā atbilde. Cik es esmu dzirdējis, no tām stāvvietām Rīga iegūt tikai 5 miljonus. Varbūt, ja teiksim, vēl arī teiksim, valsts struktūras sāktu maksāt par tām stāvvietām, kur ir viņu darbinieku mašīnas. Varbūt tā nauda arī tieši atrastos. Varētu būt.